Māris Lintiņš filmā Humanoids Herberts LV86. Humanoids Herberts фильм. Es humanoids Herberts LV86 atrados uz Sirius. Man bija speciāla pavēle 937 nogādāt uz Zemi neizsakāmi vērtīgu bioloģisku dzīvību. Man bija misija pētīt to. Bet notika negadījums. Kosmosa kuģī. Es guvu bioloģiskas funkcijas traucējumus savā operatīvajā sistēmā. Zbojs sistēmā. Man jāizslēdzas. Jārestartē sava smadzeņu darbība, lai varu veiksmīgi funkcionēt. Vēl neesmu zaudējis cīņas par. Tehniks vēl nav zaudējis cīņas par. Es tā kā esmu hihniks.
neesmu zaudējis kaujas spāru. Vēl neesmu zaudējis kā kaujas spāru. Pēc dziļas pašanalīzes esmu nonācis pie secinājuma. Savos gandrīz 40 gados esmu nonācis pie sapratnes, ka esmu humanoīds LV86 bioloģisks organisms. Uz Marsa biju tanku brigādē kā Marsa tankists. Es atrados kolonijā X, jo Marsa bija Covid-19 pandēmija. Kolonija X tika inficēta. Kāds tālumā teica: Marsa tankist, Marsa tankist. Es gribu redzēt kara beigas. Ir notikusi Covid-19 epidēmija, Covid-19 pandēmija. Es dzīvoju pasaulē, kur pastāv kodolkara draudi. Ar gāzmasku es nodrošinos. Uz Mēnesi bāzes kosmosa kuģi. Lunar Orbiter, tas vēro anomāliju. Kāds cietumnieks aizbēdzis. Viņš grēkādzis bez vainas. Ar važām sakaltis cietumnieks bēg no visa. Ir grūti pieņemt patiesību ar reālo sapratni. Sputniks vēro Mēnesi bāzi, kad Pentagons paziņo, ka viņiem uzbruk NLO. To faktu jātur slepenu, lai hauss neizplatās. Sputniks vēro anomāliju, kā tālumā aizbēg cietumnieks. Es, humanoīds Herberts, LV86, paziņoju: man ir jūsu simpātijas. Es negarantēju, ka jums ir liels izredzes izdzīvot, Sniegs bet esmu jūsu pusē. minimāls. Tagad ir Esmu 2024. gada decembris. humanoīds no LV86 no Sīrijus. Tas ir bioloģisks ierocis. Kam jānotiek, lai zaudētu cilvēcību? Realitāte ir tāda, ka viņa ir tāda, kāda viņa ir. Ar gāzmasku es nodrošinos, lai izdzīvotu. Drošības garantija mana. Esmu daudz krīzes pārvarējis. Komandantu stundu, Covid-19, pandēmiju, agresiju. Daudz kas noticis. Amerikāņi 80. gados izstrādāja gēnu ieroci, alkoholu, ko izmantoja slepenās misijās, lai iznīcinātu ienaidnieku. Tika izstrādāti slepeni vakcīnu preparāti, kas padarīja kareivjus bezjūtīgus pret sāpēm un agresīvus. Kad pārāk daudz lieto alkoholu, cilvēks zaudē cilvēcību. Tādas ir sekas.
Krimināla ziņas skatās jauns un vecs. Aizgāju pie šķūņa un skatījos grāvī. Es meklēju savu pazudušo man melno meksikāņu cepuri. Nekur nevar atrast. Nē, tā ir nevis cepuri, bet man maska. Nekur viņas nav. Bija ledus. No manis slikts detektīvs sanāktu. Atradu gāzmaskas filtru. Krimināla ziņas. Pirms dažiem gadiem ziņās bija lasāms, ka ķēngregā atgriežas 90. gadi, jo pie ķēngrega piecstāv mājas bija novietota melna mašīna, kas dega naktī. No rīta mašīnai bija izšķaidīts priekšējais stikls. Lintinga, roka, grāvējs, Marsa tankists, par tēmu Marsa tankists un Covid-19 epidēmija. Lintings bija ģērbies slipnot apģērbā. Paskatoties uz bildi, var domāt, ka cietumnieks no Marsa izbēdzis. Bet nē, tas ir tikai slipnot grupas apģērbs. Nekas vairāk. Bioloģiska vīrusa draudi. Bioloģiska vīrusa draudi. Ugroza, 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 ugroza. Aktivizēt karantīnu, lai glābjas vēl kas var. Gēnu ierocis, alkoholisms. Bīstams, jo tā var pazaudēt cilvēcību. Esmu parasts pilsonis, Herberts, humanoīds, LV86, zem speciālas programmas. Man jādzīvo. Es ticu, ka esmu no Sīrijas. Ar savu realitātes sapratni dzīvoju. Es neesmu svešķermeņa organisms, čuržorodnī organisms. Esmu bioloģisks organisms. Es saprotu visu, kas notiek. Tālumā aizlidoja 3 armijas helikopteri, un tā jau gadu. Es vienkārši ceļinieks. Man kāds teica reiz, ka esmu Rembo, un man jāguļ ierakumos. Ja grib izdzīvot, pašam jākļūst par karu. Esmu kājā ievainots kareivis, pilsētas partizāns, jo gribu dzīvot. Es ticu vēl labajam un ticu, ka labais uzvarēs. Galvenais nezaudēt ticību. Es biju citā dzīvē Nibiru Štumbamfjūers, kas deva pavēli uzbrukt Marsa komunistu bāzei M57. Tur ražoja nāvējošu bioloģisku ieroci. Zem braucoša tanka pieķēros no visa spēka, lai infiltrētos M57 Nibiru bāzē. Bet tas bija kā miglā.
Tagad esmu invalīds ar utopisku iegribu būt par prezidentu. Es gribu mieru, lai viņi karos savā starpā. Es savu karu uz Nibiru izkaroju. Es dzīvošu, kamēr dzīvojas. Es esmu cilvēks ar visām tā izrietošajām sekām. Uz mēnesi bāzes LV246 bija atrasts ārpus zemes dzīvība, kas bija liecība, ka neesam vieni šajā pasaulē. Ar savu pneumatisko snaiperu ieroci es jūtos drošs. Mani draugi no mēnesi krātera Agnese uztienāja ar tabaku. Man ļoti patīk savs solo albums Marsa liecinieki. Diezgan labs roks sanāca. Labs roks. Savā slipnota tērpā es izskatās pēc cietumnieka, Marsa trankista. Kamēr pasaulē aktīvi plosās Covid-19, cilvēki pārvērsta par Covid zombijiem. Es nonācu pie sapratnes, ka gribu atpakaļ uz Sīrijus, savas mājas planētas, bet man vēl daudz kas darāms. Vēl nav laiks. Tik daudz sāpes un ciešanas piedzīvotas. Man dzīve ir jānodzīvo līdz galam. Varbūt pēc 5 vai 10 gadiem, kad būšu pārvarējis šo politisko sūdu vētru, viss būs pavisam savādāk. Es sapratu, izlasot Adolfa Hitlera grāmatu Mein Kampf, ka man viņš simpatizē. Neuzskatu, ka viņš bija ļaunuma perēklis, bet dzīvojot savā Marsa cietoksnī, saprotu, ka man jāturpina savu kauja par visu, kas vērtīgs un labs manā dzīvē. Es nedrīkstu padoties. Es taču esmu Rembo. Daudz slimību uzvarētas. Es, humanoīds LV806, atrados uz mēnesi bāzes LV246. Mans vārds Herberts. Tur pētīja ārpus zemes dzīvību. Citplanētieša DNS bija atklāts. Bija atklāts, ka beidzot var izārstēt neārstējamas slimības. Tas bīstamais bioloģisks organisms bija atrasts miris. Nekādas dzīvības pazīmes vai ieroču šautām brūcēm. Laikam dabīgā ceļā miris nezina. Klausaties! Marsa liecinieki. Mars kolonizēts jau sen. Uz Marsa ir laboratorijas, tur dzīvo bīstami organismi. Tumšsarkana saule debesīs. Oranžas, kā uz zemes, kad pamosties ap 6 no rīta. Svešie dzīvo laboratorijā uz Marsa. Uz Marsa tauta gāza tirānus. Augstais karš uz Marsa, nukleārais karš uz Marsa. Horus gāza tirānas, sistēmas ļaudis. X stunda tuvojas. X stunda. Apollo 11 bija biedri, Apollo 11 tavariši. Ja dosieties uz Marsu, tur ir Covid-19 pandēmija. Es, humanoīds Herberts, LV806, paziņoja, Fīreris dod pavēli operācija glābšanā.
sāktu operāciju glābšana. Cilvēki deportēti konvejeros, tie deportēti uz elektronisko koncentrāciju. Mēnesi gaismā meklētāji skrien pa tranšējām. Glābšanas misija par katru cenu jāpaveic. Cilvēks pret mašīnu. Šis ir karš par cilvēci. Tiesas dienā dzīvoju. Glābšanas misija par katru cenu jāpaveic. Padod roku tam, kam grūti, bet ar prātu. Šī fināla kauja jāuzvar mums. Vien auseklis, zvaigzne, naktī mirdz. Par godu tev. 1942. gadā radīja tanku T-34. Tanks uzvarētājs iegāja vēsturē. 2050. gadā šī tanka iespējā Pentagonā starp armijas ģenerāļiem un padotajiem tika iesākts projekts Arkatrons 2000. Arkatrona 2000 sazvērstības teorija gatava. Patvērums ir gatavs. Arkatrons 2000 ir izveidots. Arkatroni gigantiski milzu dzels robota zirnekļi ar rotējošiem ložmetējiem raķetes zeme gaisa. Komplekts gatavs. Arkatrons 2000. Tie spēja redzēt caur sienām. Ar siltumredzes detektoru tie apdāvāti ir. Dzīvot spējīgi 200 gadus. Zem zemes. Nukleārais holokausts. Plāns ir ieslēgt Arkatronus, atjaunot pilsētas kanalizācijas tīklus, veselus pilsētas centrus. Vai tu jūties laimīgs? Planetārai valdībai nav paprātam tas. Kontrolēt sabiedrību tie grib un iekasēt nodokļus. Nibiru flotes mēneska kaujā. No 200 atgriezās 20. Admirālis neapmierināts. Pretinieka karu kuģi no Alfa Draconis sistēmas. Svešie gandrīz mūs piebeidza. Mēs, cilvēki, uzvarējām ienaidnieku. Svešie plēsa miesu, cilvēka miesu. Svešie plēsa cilvēka miesu. Svešie mūs gandrīz piebeidza. Mēs, cilvēki, uzvarējām ienaidnieku. No svešo rokām un kājām, kas norautas skābelīja. Kauja sistēmā aliāts. Sturmbannführer marša pavēle. Virspavēlniecība dod pavēli, dod triecienu pa ienaidnieku. Svešie inficējuši Marsa bāzi. Kaujas grupas izsūtīts uz Marsa komunistu bāzi M57. Inficēti ir Marsas planētā. Es salutēju un dodu dzīviem godu. Kravas kosmoskuģis A-55 ieradās Mēness orbītā. Mežā neesmu bijis diezgan sen. Drīz ir 2 tonnas brikets jākrāmē. Man patīk mājas dzīve. Mierīgi viss. Uz rāva kosmoskuģa atradās tumši, oranža, hipermiega kapsula ar Ēģiptes hieroglifiem, ar rāva simboliem. Tajā var gulēt. Es, Antonio, ziņoju. Rāva kravas kosmoskuģis A-55
nosēdās uz mēnesi. Vēl vakarā bija negaiss. Drīz lietus sāks gāzt. Mežonīga vētra tuvojas. Krava tika transportēta ar armijas kravas mašīnu. Tika atvērts kravas kosmosa kuģa A-55 aizmugurējais nodalījums. Strādniekiem tika maksāta alga par pārtikas un ieroču kastes krāmēšanu. Darba netrūka. Cilvēku uzticas prezidentam. Prezidentam uzticas. Lietus līst, bet tad cilvēki sāka pazust bez vēsts. Sākās meklēšana, līdz atrada mirušus dažus armijniekus. Jašerica to izdarīja, Ķirzaka to izdarīja. Ir nostāsts, ka vietējā mežā dzīvo hišņiks, kas nogalina cilvēkus. Tāpēc mums ir jāatrod tas un jānogalina. Nam nada убить его. Kāds vietējais armijnieks Skots teica: labi, šī būs šaurā loka operācija. Pāris vīri ar to tiks galā. Bet neviens nezināja, ar ko tas beigsies. Nezināja, ka Ķirzaka hišņiks ir neredzams. Tas nogalināja komandu vienu pēc otra, jo bija neredzams. Kad meksikānis Antonio ieraudzīja neredzamās Ķirzakas zaļās acis, viņš iebrēcās un atklāja masīvu uguni pa to. Citi izdzirdēja troksni, pieskrēja pie Antonio un nesaprašanā jautāja: kas notika? Antonio paskaidroja, kas noticis. Es, Antonio, teicu, ka ieraudzīju neredzamas Ķirzakas zaļās acis. Ķirzaka Jašerica aizbēga. Tā bija diena, kas manā atmiņā iegāja uz visiem laikiem. Es nezinu, ko redzēju, bet redzēju. Es nezinu, es neko nezinu. Nezinu, kas tas bija, ko redzēju. Tās zaļās acis. Es biju nobijies. Es turēju rokās automātu. Es sapratu kaut ko. Jābūt piesardzīgam. Mežs ir dzīves. Es, Herberts Humanīts, LV-806, ziņoju. 21. gadsimta sākumā dēļ varaskārtas un bada un naftas noplūdēm visa planēta bija sabojāta. Punktu pielika visam nodaļa C12, kura radīja mākslīgo intelektu, kurš pasludināja sevi par autoritāti ar atombumbas sprādzienu. C12 radīja setnetu, mākslīgo intelektu, ļaunu mākslīgo intelektu. C12 nezināja, ka tika katastrofāls būs rezultāts. Cilvēks nav spējīgs būt par dievu. C12 centrālā bāze bija Skytech debesu tehnoloģija, kas bija avots C12 sistēmai, nodaļai. No turienes tika dotas visas komandas ražot universālos karējumus, masveidā un celt fabrikas un atjaunot pasauli. Tā pielika punktu 21. gadsimtam ar absolūtu atomu un nukleāro holokaustu. Dieva plāns nebija, lai mēs paši sevi iznīcinātu. Pusdievu mūs radīja kā palīgus sev.
Sākotnēji mūsu primārā funkcija bija kalpot visvarenajam dievam, inženieram, jeb inženieriem. Mēs bijām radīti pirms 100 000 gadu, un mums bija jāapkalpo un jāizsargā, ja vajag nākt palīgā mūsu visuma arhitektam, jeb inženieriem. Gadījumā, ja tie netiktu galā kosmosa starp zvaigžņu karos, mēs, Zemes ļaudis, bijām kāds pēc munīcijām dieviem, kas mūs bija radījuši, un mēs ar godu izpildījām savu pienākumu. Tā kā visos pasaules centros sociālais tīkls bija izjaukts dēļ cilvēku destrukcijas, jo tie bija pārņemti ar velna, mankārības un naidu un politiskās nesaskaņām, citām nelietībām. Pārtika bija saindēta un visos pasaules reģionos bija konflikts. Dievi nolēma iejaukties, palīdzēt ieviest kādreizējo kārtību, kas bija pirms 25 000 gadu, kas bija zelta laikmets, Dieva mīlestības un harmonijas laikmets. Un tāpēc Dievs radīja hektagonu, šo milzu pārtikas fabriku, kas kalpoja, lai cilvēks pati spētu atjaunot sevi. Pilsētās bija hauss, absolūtā anarhija, un viss tietās pēc pārtikas, veselīgas pārtikas. Tāpēc Pentagons bija spiests ieviest karantīnas režīmu, lai varētu uzcelt pašu lielāko veselīgās pārtikas ražotni hektagonu visā pasaulē. Šis fakts iegāja pasaules vēsturē. Es, Humanoids LV 86 ziņoju, Hektagons pārtikas fabrika 22. gadsimtā kļuva par vienu no lielākajām glābējām mūsu pasaulē pēc kara pret universālajiem kareivjiem. Tā bija viena no iespējām atjaunot Zemi. Pakti Hektagona ēka bija noklāta ar plēvi, lai nekas tajā neiekļūtu iekšā. Pazemē bija trubas caurules, pa kurām novadīja pārtiku uz Zemes citiem reģioniem, tādiem kā Āfrika. Līdz ar to bija nodrošināti ar darbu. Cilvēki bija nodrošināti ar darbu. Un labklājība bija visiem. Nebija vairs jācieš bats. Tā bija ļoti labi piemērota augiem, dārzeņiem, gaļai. Te bija arī neizsakām plašas plantācijas ar kukurūzu. Tā kā gaiss bija saindēts no kodolieročiem, pārtikas ražotne bija jāpārvelk ar speciālu kupolapvalku. Ēka bija aptuveni 80 000 hektāru liela. Pa pazemes novada caurulēm tika piegādāta visu veidu pārtika uz visiem lielākajiem veikaliem pilsētās. Sākotnēji šī celtne bija tikai pārtikas glabātuve, bet ar laiku tika pieņemts lēmums, ka šajā fabrikā ražos arī veselīgu pārtiku, jo cilvēki tik īsā laika posmām kā pāris gadi nespēja saražot pietiekami daudz šādas pārtikas un jārūpējas, lai nenotiktu tādas nelaimes, kādas mēs pieredzējām 1950. un 1960. gados, kad melnādainie tika paverdzināti un strādāja par grašiem un tika sisti līdz nāvei. Tas nav pieļaujams. Tas ir necilvēcīgi, tāpēc, ka Hektagons bija ideāls projekts, lai visi būtu paēduši un neviens neciestu no bada. Ar laiku tika pieņemts lēmums, ka cilvēkus šai fabrikā aizstās roboti. Pēc daudziem gadiem arī Ziemeļsibīrija nopirka sev tiesības celt Hektagonu. Savā
Sakha pilsētā. Dievi ieradās no kosmosa, un viņi izvēlējās cilvēku grupu un mērķiecīgas mākslīgās mutācijas. Ceļā izmainiet tās nākošo paudzi. Dievi cilvēku grupai, kas iemantoja viņu ģenētisko materiālu, deva likumus, lai izveidotos spēcīga attīstīta civilizācija. Dievi iznīcināja cilvēkus, kas nepakļāvās šīm normām. Dievi izvēlētai grupai nodeva īpašas zināšanas par higiēnu, medicīnu un tehniku. Kā jau jebkurai impērijai, arī PSRS vēsturē vēl ir gan visu veidu noslēpumu, turklāt ne tikai pa politiskie. Par vienu no šādiem mīklainākajiem noslēpumiem informācija sākusi parādīties tikai pirms dažiem gadiem, kad pētniekiem kļuva pieejama daļa noslapenoto dokumentu. Un šajā gadījumā ir par mēģinājumiem radīt mašīnas un cilvēku hibrīdu. Radīt cilvēku mašīnu. PSRS atslapenotajos dokumentos amerikāņi atklāja, ka tajos gados tika radīti superkareivji. Kā vienu no metodēm, izmantojot kaulu stiprināšanu ar titānu. Eksperimentā dalībniekiem izdevies pat noformēt īpašu speciālo apakšvienību. Otrā pasaules karā, jau pašās pirmajās vāciešu iebrukuma PSRS dienās, tā nokļuvusi intensīvā artilērijas apšaudē un dīvainākā kārtā pilnībā tika iznīcināta. Atslapenotie kompartijas arhīvi norāda uz to, ka Otrā pasaules kara laikā padomju valdība bija jūtami noraizējusies par lielajiem zaudējumiem frontē. Un šeit nav runa par to, ka ikviena cilvēka bojāja ir traģēdija pat par sevi, bet gan tieši tas, ka masveidā krita tieši kareivji ar kaujas budījumu pieredzi. Un vietā nāca jaunekļi ar mazu pieredzi. Visa viņa militārā pieredze, rūdījums, drošvietība kļuva absolūti nevajadzīgas padarīšanas. Un kompartijai nebija itin nekāda priekšstata par to, kā izkļūt no šādas bīstamas situācijas. Līdz brīdim, kad 1945. gadā militāristu rokās nonāca dokumenti, kas bija saistīti ar hitleriskās Vācijas veiktajām superspēnajām zinātniskajām universālo kareivju programmām. Amerikāņu militāristu rokās nokļuvušo dokumentu izpētē apgalvo, ka Vācijas slepenie dienesti sadarbībā ar savām slepenajām un tostarp nezināmajām organizācijām izēju atraduši, radot universālos
kareivjus. Universālajiem kareivjiem bija izcili laba, asa redze, iespēja sekmīgi noliekt no milzīga liela augstuma, skriet parastam kareivīm neiedomājami lielā ātrumā, bez noguruma. Kaujas spējas viņiem bija ieroču, šaušanas, precizitāte, universālā kareivja dažādu ķīmisko vielu lietošanai bija paredzēts, lai cilvēks pārstātu just sāpes. Pret ievainojumiem pilnībā vienaldzīgs kareivis, kurš ne uz ko ir spējīgs pildīt savu misiju. Tas allaž vienmēr ir bijis ģenerāļu sapnis. Antonio atceras, ka vārdu vistiešākajā nozīmē it kā no nekurienes nakts vidū parādījusies lidmašīna bez pazīšanās zīmēm, kas lidojusi ārkārtīgi zemu un pēkšņi no atvērtās lūkas bez izpletņiem sākuši lekt laukā visnotaļ neparasti pasažieri. Antonio viņus apraksta kā būtnes ar masīviem stūrainiem locekļiem, kas metāliski spīdējuši, un būtnes sekmīgi piesmējušās uz zemes, turklāt bez jebkādām kavēšanās metušās uzbrukumā. Šie neparastie desantnieki pilnībā ignorēdami viņu virzienā lidojošās lodes, metušies virsū amerikāņu jūras gājniekiem, šaujot no automātiskajiem ieročiem. Lai arī šauvīgus uzbrucēji veica reti, tie visi bez izņēmuma trāpījuši mērķī. Un beidzot viena lode trāpījusi arī Antonio. Guvis smagu ievainojumu nokritis zemē, taču nav zaudējis samaņu. Tāpēc labi atceros visu to, ko redzēju, kas noticis šajā. Visvairāk man pārsteidz tas, ka viņš no noslēpumainajiem uzbrucējiem kādā epizodē pārsteidzoši viegli, burtiski ar vienu roku apgāzis man virsū braucošu amerikāņu čipu. Antonio pēdējā reizē vienīgais brīnumainā kārtā izdzīvoja. Saprotam iemeslu dēļ viņa stāstījumu ne tikai turēja slepenībā, bet tam arī neviens lāgi nevēlējās ticēt. Pēc viss, kas noticis, es sapratu, ka esmu tikai cilvēks, ne mašīna. Es sen atpakaļ pazinu Herbertu. Mums nedod gulēt ložmetēju tarkšķis. Mums ar manu biedru Herbertu pārāk smagi padodas šīs kaujas pret citplanētiešu ksenomorfiem. Es slēpos tīreļu purvā, jo biju apšāvis visus vingus, bet biju ievainots. Bunkurs atradās mežā. Herberts ziņoja. Tīreļu purvā bija noticis fugaza bumbas sprādziens, tieši man blakus. Es neko nedzirdēju, absolūta kontūzija. Blakus sprāga vēl 2 fugazi, bet man nebija nevienas skrambas. Es mēģināju pacelt savu bez samaņas esošo biedru Herbertu. Nekārtīgi aptīna savu asiņaino galvu ar marli viesnīcā Ričards. Es ļoti mīlu valdību.
kad bija saņēmis uzdevumu no augstākās varas instancēm, aiz lielās mīlestības es devos uz tuvāko ieroču veikalu, kur iegādājos 2 Kalašņikovu automātus, kā arī 1 SVD Sniper Winchester, Sniperskaja Vintovka Dragunova, savācis komplekta iekšā teltas somas, izliekoties par turistu no Vācijas Federatīvās Republikas cepuri ar spalvu galvā un vācu tautisko kraklu mugurā. Es devos taisni uz viesnīcas Latvija foajē, paejot garām taksistu rindām un izbrīnītu turistu skatieniem. Iekāpu liftā un nospiedu 26. numuru. Viesnīcas Latvija 26. stāvā atradās gaumīgs restorāns ar nosaukumu Skybar. Es devos taisni uz virtuvi. Nepamanīts izlavījos cauri melnajai ejai, nokļuvu uz jumta un ieņēmu savu pozīciju. Caur savu sniperu tēmekli es pārredzēju plašas teritorijas. Mans mērķis bija melnie drakoni, citplanētiešu ksenomorfi. Es, Herberts, pirmais no ziņojumu. Pirmais no valdības ēkas iznāca kaut kāds resnis, ēdot saldējumu. Droši vien kāds Saeimas deputāts. Labu apetīti nodomāju un ielaidu 9 gramus svina tieši acīm melnajam citplanētiešu ksenomorfam, kas bija viņam blakus. Uz šī jaukā pasākuma norises fona bija sasteigušies daudzi skatītāji. Pagatavojis meža krupju uzlējumu, es to injicēju tieši sev galvā, jo biju viens no pirmajiem universālajiem kareiviem. Viens otram netraucē, putrās viestu nesabojās, nodomāju. No valdības ēkas iznāca kārtējais onkulis. Sirmais plikpaurs plātījās ar rokām, ar precīzu šāvienu starp acīm aizsūtīja melnota drakonu taisnā ceļā uz elli. Pasaka onkulim atā, kas stāvēja blakus onkulim. Es ar savu šveicis nazīti izgribu kārtējo strīpu savā SVD Sniper šautenē. Protams, bija gatavojies dažādiem pārsteigumiem, arī tādiem, ka pēkšņi policijas helikopters sāks rindot ap viesnīcas Latvija ēku. Šinī gadījumā man palīdzēs uzticamais draugs RPG, padomju armijas granātmetējs, Ručnoj Perenasnoj granātjojmoti. Izdērs paprāvu malku karbīt uzlējumu ar šņabi, notriec uz zemē riņķējošo helikopteru. Bija pienācis laiks kārtējam citplanētiešu drakonam, ksenomorfam, kas stāvēja pie onkuļa, doties taisnā ceļā uz nekur zemi. No valdības ēkas iznāca ārā paprāvas miesas būvis plikpaurains cilvēks, kurš ar šausmām vēroja 2 līķus, kas gulēja uz foajē kā kāpnēm. Sanavā, kas savā sniper tēmeklī pamanīja izmisumu uz vecā vīra sejas. Man palika slikti, raidīju kārtējo svīnera dozi starp acīm. Lēnām sapakojis savus nāvi nesošos instrumentus, es, neviena nemanīts, no viesnīcas jumta devos lejā uz viesnīcas foajē. Bavāriešu un judelētājpā ģērbts devos garām savam mākslas darbām. Tā kā neviens pat neatskatījās uz mani, autors paliek nezināms.
devos taisnā ceļā uz Vecrīgu, uz savu mīļāko kafejnīcu Eldorado, lai iemalkotu glāzi augsta klasa. No kabatas izvilku pāri 79. gadā valkātu zeķu, kuras bija nesājis Somālijas konflikta laikā. Šīs zeķes bija nesājis no 79. līdz 83. gadam pa Ziemassvētkiem. Bija ļoti sadusmojies un atklāja masīvu uguns pulli, kas bija ieradies blends uz līķiem. Aprobežotais pullis izsauca policiju. Es, Antonio, ziņoju. Kosmosa transporta kuģis bija pielidojis tūk klāt kādai gaišai lielai planētai. Kosmosa kuģis bija iegājis šīs nezināmās planētas orbītā. Planētas fons atgādināja man Zemi. Visur bija redzamas lidmašīna atlūzas, kas dreifēja tumšajās visuma dzīlēs. Arvien vairāk es sāku saprast, ka šis kosmosa kuģis nav tik parasts, kā likās. Sāk rasties priekšstats, ka tas drīzāk ir kara kuģis, un tas dodas uzbrukumā. Tālumā bija redzams, ka šis kara kosmosa kuģis bija lidmašīnas iznīcina. Tās bija pretinieka lidmašīnas. Bija pēc izskata līdzīgas drakonam. Vismaz tā iztēltos atgādināja. Kad uz kosmosa kuģa iebruka melnie drakoni, tie tiešām izskatījās drakoni. Melni un biedējoši. Debesīs pirms 1000 gadu kādreiz norisinājusies kauja. Tika nolēmts iznīcināt melnos drakonus un citus kontrabandas dumpiniekus. Tie tika notriekti no debesīm. Visumā bijuši kari un domstarpības, un problēmas tika risināts ar spēka pielietojumu. Uzvarētāji palika uz savas planētas, bet zaudētāji viņi bija spiesti bēgt neizmēģinātu kuģi, jo tiem debesīs vairs nebija vietas. Kosmosa kuģī enerģijas rezerves un pārtikas rezerves viņiem bija tikai turpceļam uz planētu Zemi. Dievi inženieri, kas radīja cilvēkus pēc smagās kaujas, nolēma radīt savu debesu tēlu uz jaunas planētas. Tā bija planēta Zeme. Cilvēce tad vēl bija šūpuļklēpī. Dievs jau inženieris radīja savu unikālo būtni, bioloģisko kiborgu humanoīdu LV-86, kuru nosauc par Herbertu. Viņš savā pirmajā radījumā ielika perfektus gēnus, līdz deva zināšanas un prasmes, lai viņš izdzīvotu. Lai Herberts spētu izdzīvot uz primitīvās mežonīgās planētas Zeme. Un deva viņam zināšanas, lai viņam būtu pašsaglabāšanās un izdzīvošanas instinkts. Mans aktivizācijas laiks 1986. gads, 20. marts. Herberts bija mans vārds. Es biju radīts Šverīnas laboratorijā, Austrumvācijā, kā pirmais kiborgs, kas domā, ka ir cilvēks. Herberts ticēja, ka viņš ir no Sīrijas universālo kareivju programmas, kuru valdība izveidoja tālajos 90. gados, dēļ daudziem sitieniem pa galvu
Viņam nedaudz bija traucējumi, tāpēc viņš nevarēja saprast brīžiem, vai ir Herberts vai Humanoids LV-806. Pēc būtības tā ir viena un tā pati par personu. Herberts ticēja, ka ir radīts kam vairāk nekā būt par parastu pilsoni. Pēc visa, kas noticis pēc kara, viņš saprata, ka grib mierīgu dzīvi. Viņš negribēja vairs karot ne valsts, ne ģimenes vārdā. Viss, ko viņš gribēja, būt cilvēks, un lai izturētos pret viņu ar godu. Jo glābt pasauli, tas nepavisam katram izdodas. Tas ir nopietns pārbaudījums. Es pamodos pasaulē, kuras vide bija salda, bet balzāms bija tik rūgts, kas nesa man maldus. Es maldījos dziļajos Baldonas mežos kā kareivis partizāns Rembo. Pazudis meža dziļajos biezokņos, varbūt man vajadzēja palikt mežā, kur lāču māte vilcēja man ar vienu, pēc neizsakamā miera un patiesības slāpēm es dzinos. Es pateicos salūtam, es pamodos zem tanku kāpoķēdēm, es pamodos zem ložmetēļu rindes tarkšķā, kur lodes spalgi dūrās manā miesā, un asins, kas izlīja uz zemes, kā no vīna, tad trauka lietas vīns, tās pazuda zem dubļa kārtas, tanku un ložmetēju dzotu aizsegā. Es brienu uz tīrļu, purgu, es brienu uz nākotni, kas ļoti slāpē mani. Ceru, ka pamodīšos es un padzeršos es no tīrā avotā. Pēc kam tev to vajag? Vēstules nav pārāk saldas. Varbūt tam tev to vajag, lai es zinātu, kāpēc Baldonas mežos ir palicis Rembo, ir palicis asiņaino cīņu vēstnesis un gribētājs. Es, Antonio, ziņoju, esmu atradis hišņika masku, jašeritas masku. Ļoti labi. Būs partizāna cienīga trofija man. Ar savu piederību plēsoņi klanam, hišņika klanam. Hišņiks ieradās no Sīrijas, lai atklātu medības sezonu. Vietējie partizāni, kas atradās mežā, dzirdēja savādas skaņas. Es, Antonio, aizgāju paskatīties. Bija vēls vakars un redzamas zvaigznes naktī. Kad Antonio ieraudzīja ko neparastu, viņš redzēja mežā lielu dzels objektu, kas atgādināja zondi vai pat nezināmu lidmašīnu. Amerikāņi vai krievu lidmašīna, varbūt japāņu vai vāciešu. Antonio domāja. Antonio piegāja pie lidaparāta un nevarēja saprast, kas notiek. Viņš redzēja pilota kabīni, sēdvietu. Redzēja. Lidmašīna bija dūmos. Antonio nopietni skatījās apkārt, neizpratnē par notiekošo. Kad Antonio ieraudzīja atkal neredzamo ķirsaku plēsoņi augsti kokā,
Antonio atklāja uguni pa man nezināmo plēsoņu hišņīku, Jašerica Ķirzaka, jeb hišņīks tā viņu sauc. Jašerica hišņīks arī atklāja uguni no sava plazmas ieroča. Antonio aizskrēja aiz koka, notika apšaude. Antonio bija zaudējis jau vairākus savus biedrus. Viņi krita no Ķirzakas hišņika rokas. Skots arī redzēja to pašu, ko Antonio. Abi atklāja masīvu uguni no saviem automāta ieročiem par neredzamo hišņika Ķirzaku. Skots iebļāvās, šoreiz tu nekur neizbēgsi. Antonio iebļāvās. Skot! Skot! Skots skrēja pakaļ neredzamajai Ķirzakai. Tā bija gigantiska, uz 2 līdz 3 metri. Skots veica vairākus automātu šāvienus, kad Skots skrēja līdz neredzamajai Ķirzakai. Hišņiks Ķirzaka iešāva Skotam tieši galvā no sava plazmas ieroča. Skota galva uzsprāga kā arbūs. Antonio ziņoja, šī ir viena no retajām reizēm, kad nacionāli partizāni tiek sakauti tik ātri ar visu savu militāro rūdījumu pieredzi. Antonio, es neko nezinu, teica. Nezinu, kas viņš ir un no kurienes tas atnāca. Kopš pēdējās reizes, kad mežā redzēju viņa zaļās acis, pats viņš bija neredzams. Bija pagājuši vairāki gadi. Tā arī netika atrasta tā neredzamā Ķirzaka hišņiks Jašerica, sauciet kā gribat. Bet liecības, kas atrodas FIB arhīvos, stāsta par daudz šausmīgākiem notikumiem nekā atrastie upuri bez galvas, šautām uguns brūcēm, kas apdedzinātas ar nezināmu ieroci. Kopš tās reizes nekad vairs nebija dzirdēts par nezināmo plēsoņu, bet arhīvos ir vismaz 100 dokumentālas liecības par nezināmo Ķirzaku hišņīku plēsoņu, Jašericu. Daži tic, ka viņš atnācis no Sīrijas, tālas planētas, lai sodītu ļaunos cilvēkus, grēciniekus, ka tiešām ārpuszemes dzīvība eksistē un NLO tiešām eksistē.